Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Piedod, lai būtu brīvs. Šodienas raksturvieta. Bet Jēzus sacīja: Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Lūkas evaņģēlijs 23. nodaļa, 34. pāns. Glika bībele. Šodienas pārdomas. Pēc Jūdas nodevības un reliģisko līderu nepatiesiem apvainojumiem, pēc kareivju pazemojumiem, pēdējā brīdī, kad Jēzus jau mira pie krusta, viņš izdarīja kaut ko ļoti nozīmīgu. Viņš piedeva. Pārdarītāji to nelūdza, tie pat to nebija pelnījuši, taču Jēzus piedeva, tā parādīdams mums piemēru. Saskaroties ar netaisnību, mūsu miesīgā daba gandrīz vienmēr vēlas turēties pie dusmām, atriebības un nepiedošanas. Bet Mateja evaņģēlijā Jēzus skaidri pasaka: Bet ja jūs cilvēkiem viņa noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arī nepiedos. Draugs, apzinies, ka nepiedošana ir lēmums ar traģiskām sekām. Ja mēs nepiedodam citiem, Dievs nevar piedot mums, un tas mūs diskvalificē no Dieva plāna. Arī piedošana ir lēmums, taču šis lēmums atraisa Dieva pārdabisko mīlestību mūsu dzīvē, viņa klātbūtni, kas dziedina sirdi un dvēseli. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi nav nekas svarīgāks kā tava piedošana. Nav nekas svarīgāks kā vienotība ar tevi. Tāpēc es apņemos piedot saviem pārdarītājiem un aizlūgt par tiem. Paldies, ka dod man spēku saglabāt pareizo sirds attieksmi. Jēzus vārdā.